Ir svarīgi, lai visi 8 miljardi cilvēku uzzinātu un atbalstītu projektu Radoša sabiedrība. Kā to var izdarīt? Ar ko sākt? Pastāstīt par radošu sabiedrību savai ģimenei, draugiem, kaimiņiem, darba kolēģiem, vispār visiem, kurus tu pazīsti. Dalies ar informāciju par radošu sabiedrību sociālajos tīklos. Tu vari rakstīt komentārus zem video, ierakstīt video blogus, rakstīt ziņas un dalīties ar tiem publiski. Izliec banerus savās personīgajās tīmekļa vietnēs un kontos, lai sociāltīkli uzsprāgst no informācijas par radošu sabiedrību. Un ik viens tīkla lietotājs šo vēsti izplatīs visā pasaulē. Es strādāju ar lielu brīvprātīgo grupu, un mums ir oficiāls radošas sabiedrības konts. Man jau ir pāri 60, esmu vecmāmiņa un esmu blogere. Savos postos es stāstu par radošu sabiedrību. Sveiki, draugi! Mani sauc Gabo Kocaks. Esmu šefpavārs. Informēšana ir pirmais un sarežģītākais posms radošas sabiedrības veidošanā. Tāpēc cenšos stāstīt par radošu sabiedrību pie katras izdevības. Vai tā būtu tikšanās ar dažādiem cilvēkiem, viesiem un tā tālāk. Jo katrs cilvēks, ar kuru kontaktējos, vēlas dzīvot mierā, mīlestībā un pārticībā. Nesā apģērbu ar radošu sabiedrības logo, piemēram, tēkreklu vai beisbola cepurīti. Mēs izmantojam džemperus, tēkreklus, kreklus, cepures, izvēlām kartītes ar logo un mājaslapu. Tu vienmēr esi modē, ja uz tava apģērba ir radošas sabiedrības logotips. Mums vajadzīga tikai radoša sabiedrība. Radoša sabiedrība! Uzstādi zīmi savā pagalmā. Uzlīmē ar radošas sabiedrības logo uz sava auto. Izrotā ar logo savu velosipēdu. Nu, kā jūs redzat, man ir tēkrekls ar uz tā uzdrukātu uzrakstu Radoša sabiedrība. Nu, tas ir viens no veidiem. Es uzlīmēju arī uzlīmi uz mašīnas, kur rakstīts Radoša sabiedrība. Un te ir QR kods, ko cilvēki var skenēt un ienākt galvenajā lapā. Es atbalstu radošu sabiedrību un katru dienu informēju cilvēkus par radošu sabiedrību. Kā jūs redzat uz manas mašīnas un pat uz numura zīmes. Sveicam jūs no Nīderlandes! Mēs esam brīvprātīgi, un mēs izplatām informāciju par radošu sabiedrību, izvietojot šo uzlīmi uz sava velosipēda. Patiesībā Nīderlandē velosipēdu ir vairāk nekā cilvēku, tāpēc varat iedomāties, cik svarīgi ir izvietot šādus ziņojumus par radošu sabiedrību, 8 pamatiem un par to, kur var iegūt vēl vairāk informācijas, izmantojot QR kodu. Atstāj informāciju par radošu sabiedrību kafejnīcās, ārstu kabinetos, vietējā pārtikas veikalā, frīzētavā, jebkur, kaut vai uz lidmašīnas spārna. Šodien mēs Berlīnē uzņemam filmu par radošu sabiedrību itāļu kafejnīcā. Mēs izstāstījām par projektu šīs kafejnīcas šefpavāram un īpašniekam, un viņu tas ļoti ieinteresēja. Lūdzu, atbalstiet šo jauno cilvēku ideju, kuri cīnās un rada labāku pasauli priekš mums visiem. Šodien es atrodos bērnu ķirurģijas nodaļā. Mans zāle šeit atrodas ārstēšanā jau 3. nedēļu. Tāda maza darbība kā cilvēku informēšana spēs izmainīt daudzu cilvēku likteni. Nezini, kur ņemt maketu? Šīs jautājums jau ir atrisināts. Vienkārši ieej radošas sabiedrības mājaslapā, sadaļā maketi un izvēlies to, kurš tev patīk.
Darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai ātrāk uzbūvētu radošu sabiedrību. Raksti dzēju, dziesmas, taisi īsfilmas, mēmes un pat jokus par radošu sabiedrību. Piemēram, uz toaletes papīra var nodrukāt frāzi: ja tu neatbalsti radošu sabiedrību, neaiztiec mani. Ja tu esi uzņēmuma īpašnieks, izvieto baneri par radošu sabiedrību savā mājaslapā vai pievieno logotipu savai produkcijai. Parādi, ka tu rūpējies par visiem cilvēkiem. Tā kā es strādāju savā ateljē, es informēju cilvēkus tieši savā darba vietā. Viena no visātrākajām informēšanas metodēm par radošu sabiedrību – tie ir masu mēdīji. Piedalies sarunu šovos, podkāstos, ziņās vai jebkurā citā programmā un pastāsti tajās par radošu sabiedrību un tās privilēģijām. Tas ir vissvarīgākais, ko es varu darīt savā dzīvē. Tas ir vissvarīgākais, ko es varu darīt visas cilvēces labā. Mēs bijām viesi arī Radio Itālija radio raidījumā Storytime, kur runājām par radošu sabiedrību. Tāpat tu vari izvietot reklāmu par radošu sabiedrību rakstos, avīzēs, žurnālos, sabiedriskajā transportā un uz reklāmas stendiem. Televīzijā, gan vietējā, gan pasaules televīzijā. Lieliski jaunumi. Televīzijas kanālā Soroka TV tagad tiek rādīti dažādu raidījumu fragmenti un intervijas par projektu Radoša sabiedrība. Jo radošāks saturs, jo ātrāk mēs varēsim izveidot radošu sabiedrību. Projekta Radoša sabiedrība logotipam jābūt visur. Katrā pasaules nostūrī tam jābūt atpazīstamam. Tā ir platforma, kur ik viens var publiski pastāstīt par to, kas viņu satrauc personiski un viņu kā sabiedrības daļu. Tā ir tautas balss, un tieši tauta īsteno vēlamās izmaiņas. Tikai kopā mēs varam mainīt pasauli. Apvienojoties, mēs varam padarīt pasauli labāku. Tāpēc es aicinu visus draugus, brāļus, māsas kļūt par šī brīnišķīgā projekta dalībniekiem, lai padarītu mūsu pasauli labāku. Esi radošs un izdomā citus veidus, kā pasaulē paziņot par radošu sabiedrību. Bet neaizmirsti, ka visam ir jābūt likuma robežās. Jo ātrāk cilvēki uzzinās par radošu sabiedrību, jo ātrāk mēs tajā dzīvosim. Gribi dzīvot cienīgi? Pastāsti visiem par radošu sabiedrību. Mēs esam apvienoti vienotā platformā Radošas sabiedrības platformā, un mēs runājam par to, ka ir jāmaina sistēma, kurā mēs šobrīd dzīvojam, kas orientēta uz patēriņu, kur pirmajā vietā ir nauda un vara, uz tādu, kur pirmajā vietā ir cilvēka dzīvība. Man ir liels karogs, un kad izbraucu ar motociklu, izmantoju šo karogu un mazos karodziņus, lai tādējādi pievērstu cilvēku uzmanību radošai sabiedrībai. Maratons ir lieliska iespēja, lai pilsēta uzzinātu par šo apbrīnojamo projektu Radoša sabiedrība.